Amen. Halleluja. Sāksim mūsu. Turpināsim. Šodien mēs parunāsim par vienu šī tēmu. Par kārtēm, nezinu. Gaļa, riktīgi gaļa. Komandu un viņas līderis. Uz šodien tēmu. Tā kā gatavojieties. Pa biksēm varbūt bišķi dabūt. Un uzmundrinājumu saņemt. Nu kas tad ir komanda? Kāda ir komanda? Kāpēc jābūt ir komanda? Kurš var pateikt? Tā lieta, ka mēs nezinām, ja? Kas tad ir komanda? Komanda ir ģimene, vai ne? Tā ģimene, kur dalās viens ar otru, kur viens otru ciena, mīl, kur zina viens otru, kuri saprot viens otru, kur ceļ viens otru, kas ir tuvu blakus viens otram mēs esam. Pēc, ka komanda ir tā pati ģimene. Savādāk nevarētu pateikt tā kā. Mēs pastīsimies, kādas bija komandas Bībelē, jo mēs visur balstamies uz Bībeli, un visur mēs skatāmies pēc Bībeles. Lai saprast, kas ir komanda, ir jāredz komandu, kas ir sekmīga. Ir daudz sekmīgu komandu, gan pasaulē, gan pie Jēzus. Vispirms pastīsimies vecajā derībā, bet pēc tam arī jaunajā derībā, kādas komandas ir. Ja? Mēs pastīsimies vispirms. 1. Samuela 22:1-2. Tad Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adulāmas alā. Tas ir pirmā, tur, kur Absaloms viņu jau bija paņēmis varu visu. Nerunāsim, bet runāsim par to, ka Dāvids muka prom jau alā bija, jau bija aizlaidies un aizmucis jau izsekmīgi notikumi. Tad viņa brāļi to dzirdēja, un tāpat viss viņa ģimene, tad ienāca uz turieni pie viņa. Pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī. Un viņš tiem kļuva par vadoni, tā, ka pie viņa bija ap 400 vīri. Redzat, lūk, ja? 400 vīri. 1. Samuela grāmatā. 22. nodaļa. 1. un 2. pāns. Redz, kur ir. Komanda uzrodās Dāvidam tad, kad viņam bija visgrūtākais, vai ne? Bija apspiests, tā ka viņam tiešām tas bija vajadzīgs, ka viņam vajadzēja turēt. Halleluja. Viss šīs lietas, ja? Mēs pastīsimies arī jaunajā derībā, un pēc tam mēs pastīsimies visu kopā, paspriedīsim par to. Jaunajā derībā būs Marka evaņģēlija 3:13-15. Viņš uzkāpa kalnu un aicināja pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa, un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Redzat? Tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus. Pie viņa nenāca kurš katrs, vai ne? Nāca visi, protams, nāca visi, bet viņš pieņēma tikai tos, kurus viņš uzskatīja par pareizi, vai ne? Tā kā komanda ir tāda lieta, kur nepiedar visi, bet ir tikai tie, kas domā tāpat un līdzīgi. Jūs saprotat? Amen? Tā ir? Aktīvāk. Jā, amen. Guļat? Vēl nepamodāties?
Tālūk, līderis un komanda ir nesaraujami. Līderis iet pa priekšu, komanda seko viņam. Klausās, ieklausās, pakļaus un ir vienā redzējumā ar viņu. Kas ir redzējums? Redzējums ir tā lieta, kas ir līderim, vai ne? Jo nevar būt līderis. Ja nav līderi, nav komandas. Un ja nav komandas, nav līderi, vai ne? Nevar būt komanda bez līderi. Tā nav taisnība, vai ne? Visur Dāvids vecajā derībā bija līderis, un jaunajā derībā bija Jēzus Kristus līderis. Pēc tam bija Pāvels līderis, viņš atkal paņēma visu. Ja, bet kāds gāja priekšā? Un kāpēc viņi atnāca pie Dāvida vispirms? Mēs runājam par veco derību. Tāpēc, ka viņu klātbūtnē Dāvids svaidīja par ķēniņu. Otkārt, viņi redzēja un zināja, tas bija brāļi, kas atnāca pirmkārt. Viņi zināja, ka viņš būs ķēniņš. Ja? Viņi zināja to. Redzēja, ka viņš ir lielās bēdās tagad dotajā brīdī. Un kas atnāca tie, kas domāja līdzīgi, kam pieskārās sirds. Ir rakstīts vienā vietā arī Bībelē, ka tie, kas pieskārās sirdīm, tie arī nāca ar viņu. Pie Saula tas bija, pie Dāvida arī apskaties tas pats notika. Dāvids sirds bija maiga, mīloša, tai patā laikā arī spēcīgi, taisnīgi, gatavi cīnīties par taisnību. Viņam bija līdera sirds. To nevar sajaukt, to var redzēt uzreiz, ka tu esi līderis, tev jutīs, ka tu esi līderis, tu tiešām uzvedies tā, tu tiešām esi savādāks nekā cits. Paskatīsimies, kāds tad bija Dāvida komanda. Dāvids un Dāvida komanda. No kādiem cilvēkiem viņi sastāvē? Viņi sastāvē no viņam līdzīgiem, tādiem pašiem kā viņš cilvēki. Pie viņa nāca sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī, un viņš tiem kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap 400 vīru, varat iedomāt. Kāds bija Dāvids pats? Paskatieties. Pie kāda viņa atnāca? Kas pie viņa atnāca? Atnāca visi tie zemie cilvēki. Dāvids pats bija gans, vai ne? Viņu pazina kā ganu visu. Un redzēja, ka viņš ir taisnīgs, ka Sauls bija netaisnīgs cilvēks. Pie Saula arī bija, redz, kur vēl viena komanda, kas ir nepareizā komanda. Ne? Šī komanda bija nepareizajā virzienā aizgājis, bet vienalga bija komanda. Ko mēs runājam? Ka komanda rodas no kaut kāda cilvēka. Kurš ir liels cilvēks, mēs manāsim to tālāk. Man ir rakstīts vēl. Komandai cilvēkam rodās apkārt komanda vienāda domāšana. Tas ir pirmā. Jo savādāk nevar būt. Nevar būt ar dažādām domām cilvēki un būt kopā. Ne? Viņi agri vai vēl kāds aizies. Tā kā bija pie mums, sākumā domāja tā, pēc tam mūsu domas sadalījās. Un ir daudzās draudzēs, kur tas arī sadalās un aiziet cilvēki katrs savu pusi, ja viņš savādāk domā. Nevar būt komandā. Viņi sarunā divi un iet dažādos virzienos. Viņi sarunā un iet vienā virzienā, vai ne? Un komanda rodās tieši tādā veidā. Dāvidam bija arī vēl 300 vīri, kas bija līdzās ar viņu, kādu viņam nolasījās komanda. Tas jau bija sen vēlāk, kad viņš bija ņēma uzvaras. Apsties, ko līderis dara, viņš reformē cilvēku. Viņš reformē tos cilvēkus, kas tiešām ir padevušies visi, kas ir padevušies zem šī līdera. Mēs runājam par to, komandai ir līderis, zem kura pakļaujās visa komanda. Nevar būt savādi. Ja nav šīs hierarhijas, kas ir hierarhija, ir kārtība. Ne? Kas notiek Latvijā, kas notiek pasaulē? Kāpēc ir vājas draudzes? Kāpēc? Tāpēc, ka nav šīs komandas, kas ir pakļausi. Man tagad ir tāda mode pateikt, man Dievs ir galvenais. Kāpēc man tu esi vajadzīgs? Vai tu? Priekš kā man tas mācīties to priekšā vajadzīgs? Es aizviešu pie Dieva un saņemšu. Un tās ir pēdējās muļķības. Dievs pats atnāca un savāca komandu, vai ne? No 12 cilvēki, Jēzus Kristus. Tātad, znači, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Ja nebūs komandas, nebūs nekas. Ja nebūs stipras komandas, tad viss izjūs. Ko Jēzus Kristus darīja? 3,5 gadi, kad viņš komandu savāca. Ko viņš ar viņu darīja? Kurš pateic? Kurš Bībelē? Mācīja, pareizi. Mācīja un vēlreiz mācīja. Mācīja un vēlreiz mācīja. Viņš viņu sūtīja. Viņš blakus viņam darīja zīmes un brīnums. Viņš rādīja, kā ko jādara.
mācekļi nāca klāt un jautā viņu, kā man to darīt, kāpēc tas tā notiek, kāpēc tas tā notiek, kāpēc šitas tā notiek, kāpēc man nesanāca. Saprotat? Tas ir komandas darbs. Cilvēki, kas ir 12, kas arī pie mums notiek, mūsu redzējums ir 12, katram savā, it kā 12. Nav jau obligāti 12, bet tev pēc sevis ir jāatstāj mācekļi. Kas pārņems, kad tu aizies, ne? Tā kā bija Dāvidam, patās arī Jēzum Kristum, pēc viņa palika 12 mācekļi, vai ne? Kuri pēc tam aizgāja pasaulē un radīja vēl vairāk 12. 12 cēlās un cēlās un cēlās. Katram atkal parādījās. Vēl 12 parādījās 7 vai 8 draudzes, ja, kuras bija Pāvels, kad bija. Šīs draudzes visas, kas parādījās. Redz, viņš pacēla aiz sevis. Mūsu kā komandas pienākums ir celt cilvēkus, vest pie Jēzus Kristus un iemācīt līdz tam līmenim, līdz kuram esam mēs. Vai ne? Amen? Ja jūs saprotat, ko es domāju ar to. Tāpatās kā sātanisti, tāpat arī dievbērni, viņi māca, tāpēc ir šīs divas nepareizās komandas, kuras iet šī pasaulē. Bez komandas vispār es neredzu neko. Darbā tāpat ir komanda, vai ne? Tāpatās ir cilvēku grupa, kas ir vienādā domāšanā, un mēs, pročiem, ja cilvēks tālūk, ja cilvēks nesadarbojās, ja, kopā ar to grupu, kurā viņš atrodas, viņš aiziet no turienes, vai ne? Viņš nesadarās, tā kā ir manā darbā, ir cilvēki, kas neiedara šī komandā. Man pateica pirmajam, kad es atnācu uz darbu, viņš saka, tev jāiekļaujās komandā. Man pateica pirmais. Ja tu mācēsi iekļauties komandā, tad būs uzskatībā. Neiekļausies uz redzēšanas. Saprot? Vot, ko nozīmē komanda. Un tas ir pasaulē, bet Jēzu Kristu vēl jau vairāk ir jābūt vienotībā. Kā var miesas locekļi konfliktēt? Tas nav iespējams. Ja viņi sāk konfliktēt, kā ir cilvēkam, ka viņš slimo, vai ne? Tad viņš ir slims. Bet tad arī tad notiek procesi tavā miesā, kas ir vienoti, lai tagad izdziedinātu tavu miesu. Vienalga viņi ir vienoti. Vienalga ir vienotība. Vienalga atnāk. Sākumā varbūt tās izjūgtu, kaut kas saskrien ne tā. Bet pēc tam viņi savienojas visi un vienalga uzbrūk tam nevajadzīgiem lietai organismā, lai viņi izārda, vai ne? Vienalga tas notiek komandas darbs. Tur asins, tur visas tās šūnas, visas, kas tur uzbrūk tam visam, vai ne? Un tā notiek. Tā mēs arī, kavēr pie mums šeit nebūs kārtīgas komandas, nekas nemainīsies. Mēs to palasīsim, kas Dāvidam bija pa varēnu komandu, kādu viņam bija nolasījušies cilvēki. Viņam bija vispirmām kārtām visāda kategorija cilvēki. Šeit arī nebūs cilvēki. Vieni tādi, vieni šitādi, visādi būs, ne? Nebūs vienas grupas cilvēki. Nu tā nekad nav. Būs cilvēks, kurš mums būs jāceļ. Tad palasīsim. Man te raksta vietas daudz jālasa. Bet es nelasīšu visus, lasīšu kādu daļu. Šie ir to varonīgo vīru vārdi, kas bijuši pie Dāvida. Šosep pašiem pēc Kemonietis, trijotnes galvenais, cilvēkais, kas savu šķēpu pacēlis, vienā reizē nodūra 800 ienaidniekus. Jūs varat iedomāties, kas bija par vīru? Jūs varat iedomāties tādu vīru? Tas jau bija terminators, nevis cilvēks. 800 vīru, ko tu tur pēc viņu darīt? Padomājiet, ja viens tagad mums tāds būtu. 800 dēmons, gatavs, nav viņa. Tīra zeme jau būtu sen, vai ne? Ja tāds cilvēki tev salsīti. Mēs vēl parunāsim par šo dziļo domu tālāk. Parunāsim par to. Tas bija viens no viņiem, ja? Un pēc viņa trijotnē nākamais bija Āzars, Dodo dēls, Ahohijas dēls. Viņš bija kopā ar Dāvidu. Un tie, kas filistiešus toreiz, kad viņi bija sapulcējušies karam, izrēlieši jau atkāpās, viņš cēla un kāva filistiešus, kamēr viņa roka piepusa un pielipa pie zoba. Varat iedomāties, salīja kopā ar zobu. Viena roka palika. Varat iedomāties, kā viņš bija iemācījies cīnīties.
kā bija šie cilvēki, šie 3 bija. Viņi nedzīvoja ne ar ko citu, viņi dzīvoja šo cīņu. Viņam cita nekā nebija. Es te skatījos briesmīgu filmu vakardien vai aizvakardien, ja? Tur tas tieši tas pats parādās. Viņi kā sāk staigāt bērns, kā viņš sāk cīnīties. Viņam vardarbība nenormāla, ko dara. Bet viņa dzīve bija viens šausmas bija, bet viņam uzvarēt nevarēja, nebija iespējams. Pēc tam vesela armija, miljoni uzbruka 300 vīriem. 300 vīriem. Un nevarēja uzvarēt. Jūs varat iedomāt? Nevarēja uzvarēt. Nu, tur asins šķīstē filmā, bet redzot šo komandu, ja šeit būtu tāda komanda, es zinu toči, ar tiem 300 jau varētu izglābt pasauli. Vienkārši izglābt šo pasauli. Un tad šiem 30 vīriem jau var izglābt pasauli. Tāpēc, ka skatīsimies garīgi šo, te vairāk garīgi teikt. Viņš katrs darīja savu darbu, viņš bija profesionāls savā darbā. Viņš nebija neprofesionāls. Kurš var pastāstīt, man tagad parādiet cilvēku, kurš tos 800 vīrus novāk? Vai pielikt zobens pie rokas tik ilgi, kamēr kauties? Nu, es neesmu dzirdējis. Un tas kungs deva viņiem tanī dienā lielu uzvaru. Un tie ļaudis atkal atgriezās un nogalinātos aplaupīt. Redz, cilvēki atgriezās, lai tikai pēc viņa savāktu. Viss mācis, kas tur bija, ko viņš tur bija. Viņš jau bija aizņemts, viņš tur kāvās. Viņš jau nevarēja neko paņemt. Pārējie ņēma viņu vietā. Nākošais pēc viņa bija Šamma, Hararieša Ages dēls. Kādreiz filistieši bija sapulcējušies pie Lehija, un tur kādā tīruma auga daudz lēcu. Kad tauta bēga no filistiešiem, tad viņš viens pats stājās tīruma vidū, noturējās tanī un kāva filistiešus. Un tas kungs viņam deva lielu uzvaru. Jūs varat iedomāt? Vesels karaspulks nāk virsū un viņš viens pats stāv ar zobenu rokā. Nāk šur. Varat iedomāties? Padomājiet mazliet. Visi stāv. Viens? Ko viņš var izdarīt? Tur 1000 vai miljons nāk virsū. Viņš tik mauts vaļā vecīt. Es nezinu, kāds viņš tur pielietoja vispārībā, bet, padomājiet, vienkārši iedomājieties to skatu. Apkārt tumsa, un viens tur vicinājās pa vidu, un neviens nevar blakus pienākt, viņš tik kāp uz līķiem augstāk, un tik pakāpjās, un tik maut. Varat iedomāties, vispār ārprāt. Tu padomājiet garīgi, ja tādi monstri parādītos. Viņi jau ir, es zinu, 100%, ka ir. Tu viņam pieiet klāt nevar vispār. Mēs te vakar spriedām ar sievu. Igaunijas mācītājs, tur uguns ir. Tāda uguns ir, pienāc, vēl kāds 5 tāds pievāc viņam blakus, jā. Igaunija būs augšā. Arī Latvijā tas pats. Es zinu un pārliecināts, es tādi ceļās, ne par vēl šā tēma atnāca pie mums. Mums ir jābūt līdzīgiem šiem 300 vīriem, 30 vīriem, 30 vīriem. Vienkārši paņemt savu funkciju un darīt. Ot, kas ir pats galvenais. Komandā ir katram savu funkciju. Mēs arī parunāsim par to vēl. Reiz šie 3, reku vēl interesantāks stāsts. Reiz šie 3 no 30 vadoņiem ieradās pļaujas laikā pie Dāvida Adulāmas alā. Viņš alā. Dāvids, kad bija aizmucis no savu dēlu. Un tanī pašā laikā filistiešu pulki bija uzcēluši savas telts Refaima līdzenumā. Dāvids tolaik atradās kalnos nocietinātā vietā, bet filistiešu karavīri bija novietot Bētlemē. Un Dāvidam bija ienākusi prātā pārgalīga doma. Viņš laikam gribēja pārbaudīt savus karavīrus. Un viņš sacīja, kas man atnesīs ūdeni no tās akas, kur atrodas Bētlemē pie pilsētas vārtiem. Tas ir aplenktā vieta, tur 1000, es nemaldos, ka tur miljoni, noteikti, ka tur miljoni bija to pretinieku. Un tagad viņiem 3 ir jāaiziet jāatnes ūdens no akas tur. Andrejs tur stāstīja, man arī patika tas. Viņa aizgāja un atnes to ūdeni. Es nelasīšu tālāk. Un tur bija tas, ka viņi pārnes vienalga šo ūdeni. Viņš viņus nedzēra to ūdeni. Viņš padomāja. Man liekas, ka viņš necerēja, ka viņi vispār atnesīs to ūdeni. Dāvids. Vai viņš bija dikti pārliecināts par to, kāpēc viņam iešāvās šī doma. Viņš gribēja pārbaudīt, vai tiešām šie vīri ir spējīgi uz to.
Vai viņi vispār gribēs to darīt? Un tas ir arī šeit ir gudrība. Priekšnieks vienmēr pārbaudīs tevi, cik tu esi uzticams, cik tu tiešām esi arī traks vispār. Varat iedomāt? Tev pateiks domu, kur tu pašam viņam liekas, vai tas ir vispār iespējams. Bet tas, kas ir blakus viņam, viņš redz, cik pats viņš ir nenormāls. Viņš paņem Goliātu nogalināja. Tur, kur rādīja pēc tiem pētījumiem, viņš bija viszemākais no visgarākajiem cilvēkiem pasaulē. Bet, tas bija tas viens pirmais no zemākajiem. Viņš bija 3 metri pāri augumā. Viņš bija puišels, tāds kā dēls. Viņš varbūt garāk. Viņš viņu novāca. Padomāj. Viņiem tas vien noteikti, ka pieskārās. Viņi to pašu sasniedz. Pēc, ka viņiem bija kāds priekšsavs, ko arī vidzināties. Tas arī bija tas. Redz, ko tālāk atkal vēl ir nākamais, bet Abišais, Joāba brālis Ceruja dēls, bija galvenais tiem 30 vīriem. Viņš savu šķēpu vicināja pār 300 vīriem. Nāk klāt, panāk. Neviens jau nepienāca, tur jau tā lieta. Tos nokāva, vienkārši nokāva. Viņam bija vārds starp tiem 30. Starp tiem 30 viņš bija visaugstākos. Tāpēc viņš kļuva tiem par virsnieku. Tomēr tiem 3 viņš līdzināties nespēja. Vienalga 300 vīri, tas arī. Lai varbūt viņš ir nožēl skatījās, bet vienalga ir šī te sirds, tevi parādīt cilvēku sirds. Viņi nedomāja vairs par savu dzīvību, bet par valsti, par vietu, par teritoriju, kurā viņi dzīvoja. Viņi aizstāvēja savu teritoriju, savu pilsētu, savu valsti. Saprotat? Šeit ir šī doma ielikt, un mēs ejam ar Jēzu Kristu. Tādā gadījumā mēs stāvam par mūsu Latviju, vai ne? Un cik ir tādi, kas vicinās šos zobenus? Es daudz neredzu. Visi tikai runā. Kur ir tie vicinātāji? Tas ne tikai vicinās, visi vicina. Tikai pateikts, viņš vicināja un nokāva. Lielākā tiesa vicina, un nevis kauja, vai ne? Vicina savās slēptajās istabās, tas ir labi, bet kādreiz nāks ārā, kad sāks darīt kaut ko. Es nedomāju, ka šie 3 vīri, šie 30, tie 3 nevicināja zobenus un nekāvās. Viņi nebūtu nekad uzvarējuši, viņi būtu tā vicinājuši vienkārši. Ir māksla, ir jāiemācās, rūpes, apkā rādītāji filmā, vienās rētās tie cilvēki. Viņi līdz kaujai jau bija vienās rētās. Te jūs varat iedomāties, kam viņi izgāja cauri. Viņi izgāja murgam cauri, vai ne? Tam, kas arī notiek šeit, mēs ejam murgam cauri. Bet tad, kad nostāsies īsta armija tev pretī, tu smiesies par viņu. Zini, kāpēc? Saprot, kāpēc? To domu sapratāt tagad? Šī armija, kad nostājās pretīm pretinieku armiju, viņi smejas par to armiju. Kas tā pa armiju te? Kas kāda ir? Šies tur redzēja lielāku armiju nekā te. Aizgāja un vienkārši piekā. Pareiz kā sporta sacīksties, viņš iziet un uzvar. Viņam nav tagad jātrenējās, lai uzvarētu tai cīņā. Viņš aiziet un paņem to, ko viņš jau ir darījis tur, ka neviens neredz. Tur boksa cīmtus daudzīs, kā rāda, ka viņam pretinieks īsts cilvēks, un viņš ar viņu tur sparingoja. Viņš viņu daudz kā pupmais tur, bet viņš trenējās, viņš dara pa īstam dara. Vecajā laikā, tur kā rādtais filmās, tur viņi pa īstam darīja. Mēs braucam gladiātori, gladiātoriem bija īsti pretinieki, īstas cīņas, un tikai izturēja paši labākie. Romiešu armijā tas pats bija, rādīja tos aparātus, ar kuriem viņi iet, tur mašīnas, tur viss īsti zobeni, viss īsts. Tur 2 zobeni, viens augstāk, viens zemāk, un viņam tagad jālēk kā cauri tam zobenam. Nepaliecies laicīgi. Tad nāc, tu nebija īstais. Tas ar mums notiek. Kristietībā jau tas pats notiek, vai ne? Tu dabū pa bieti pa īstam, ne jau pa jokam, vai ne? Vai tu dabū pa jokam? Mēs šonakt jau dabūjām tā riktīgi ar sievu. Ne jau pa jokam, pa īstam. Tas pats arī mums notiek. Visiem, kas šī komandā. Tāpēc ir tik maz, kas grib iet cauri šim te. Lai būtu tik sekmīgi kā šie 30. Dāvidam savācās apkārt, tāpēc, ka Dāvids pats nejokojās ar to. Viņš redzēja, cik viņš ir nopietns pats līderis.
Šeit ir viss ir svarīgs no paša līderi. Ja līderis būs nopietns, tad viņam apkārt savāksies tādi cilvēki. Varat iedomāties, kādi viņam savāksies. No visas Izraels 2,5 vairāk miljoni, tikai 30 atradās. Varat iedomāties, 30. No 3 miljoniem vajadzēja vismaz 2, cik tas ir? No katra 1000 vismaz vienam vajadzēja, vai ne? 500,000 vajadzēja savākties tādiem spēcīgiem, ja jau tā ņem, ja? Vismaz no 101 vai no 1001. Bija tikai 30 no 2 vai 3 miljoni. Varat iedomāties, kas tas ir? Maza saujiņa, bet tā saujiņa pilnīgi pietika, lai apgalinātu, izdarītu neiespējams lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija komanda un viņi savas atrada līderi, kas viņus vadīs. Šeit ir vēl viena milzīga doma iekšā. Ja nebūs kārtīga līdera, tad nebūs, kas vada šos cilvēkus. Kāpēc mums Latvijā nav draudzes, kā ir ārzemēs pie mūsu kaimiņu valstīs, ja? Atradās viens līderis, kas piecēlās un pateica, es tā vairs nedzīvoju. Es gribu savādāk, es nogalināšu to Goliātu. Es nogalināšu šo Goliātu. Un atradīsies tādi paši dūlie, kas arī gribēs galināt šos Goliātus nost, sist viņus, dauzīt un bliest. Tikai tad, tāpēc, ka tie, kas nav līderi, viņi staigā riņķī, viņi meklē kāds, kas viņus vadīs. Tāpat kā bērns, ja viņš paliek viens pats, viņš netiek vadīts. Viņa nav kas vada. Un viņš kur paliek? Nekur. Ne tā? Viņa nav kas vada. Viņš izlaiž, viņš nekāds paliek. Pati galvenā doma ir, ka jāatrodas kādam, kas savāks sev apkārt šos cilvēkus. Ja nebūs šo cilvēku apkārt, tad nevāks tevi neviens. Tad šie cilvēki vienkārši mirst. Ir jābūt līderim, kas veidīs aiz sevis tautu. Jebkurā laikā, jebkurā vietā tas ir bijis. Kāds dullāks par dullākajiem, tā teiksim. Kāds dullāks par dullākajiem. Kāds spēcīgāks par spēcīgākajiem. Ne jau fiziski, es nerunāju fiziski, es runāju garīgi. Visi, kas ir cēlušies, visi viņi ir garīgās lietās ļoti spēcīgi bijuši. Jā, vecajos laikos bija arī šis spēks viņos iekšā. Viņš bija galvenais, viņš rādīja piemēru visiem. Kaut arī varbūt viņam nebija tik daudz spēku. Dāvids nekur nav rakstīts, ka viņš nogalināja 300, tos 800, 300. Viņš nogalināja Goliātu tikai, un viss. Pēc tam viņi vispār kaujās vairs nelaid, viņi nedīz vai novāca vispār. Sākā, tur labi, ka aizstāvēja. Tālūk. Benoja Jojājas dēls, drosmīgs vīrs, kas lielus darbus darīja. Bija no Kabceēlas, un viņš nogalināja abus Ariēla dēls, Moābas varoņus. Viņš reiz devās salā un nokāva lauku kādā dienā, kad sniegs bija uzkritis. Lauku nogalināja, aizgāja. Nebija ko darīt vēderi paksi. Man spriedzes pamazīt. Jāaiziet kaut ko jāizdara. Atradu lauku, nabaga, paņēma saplēs. Vajadzīgs bija. Tādi trakie ir. No viņi visu ko var sagaidīt. Amen, vai ne? Un tāpēc ir jābūt šim vienam līderim, kas viņus vada, kas viņiem parāda. Pareiz, kā Dmitrijs Rozens teica, lau vai pakaļā koži. Bet vienalga, viņa ir tā galvenā lauka, viņa iekodīs tev atpakaļ, bet pateiks, kur ir tavu vietu, un norādīs, kur ir tavu vietu. Un tu sēdēsi savā vietā, kaut tu esi lauva, neviens tev te nenoliek, pat nelauvus te nav. Te nelauvus nemaz nevar būt. Tāpat kā pie Dāvida nevarēja būt blakus nelauva. Mīncīši aizmuka. Vai un tika nokauta kaujas laukā? Vispareizāk. Viņš arī nogalināja milzīgu augumu Ēģiptieti. Izpaļin. Milži, jā, viņš pa latviski savādāk netūko kā milži. Un šī Ēģiptieša rokā bija šķēps. Bet viņš pie tā gāja ar nūju. Izsita šķēpu no Ēģiptieša rokas un to nodūra ar viņa pašu šķēpu. Viņš ir milzīgi auguma Ēģiptietis. Padomājiet, kādu viņam bija runga, kā roka man, vai ne? Atņēma, paņēma un viņu pašu nodūra. Varat iedomāties, ka vajadzēja tādam te karēvim, tur vajadzēja 10-15 riņķī, lai viņu nogalinātu vispār. Varat iedomāties, domājat garīgi.
Jo tu vairāk audz, jo tu vairāk dēmonus apkārt nogalināt. Tu vairāk vari attīrīt šo zemi no visiem mēsliem. Tāpēc mēs esam īstajā kaujā, tāpēc mums ir jābūt īstajā kaujā. Un komanda ir komanda. Komandai muguru aizsargā. Man patīk tā filmā, kurā es skatījos, viņi visu laiku pieskata savu tuvākā muguru. Visu laiku. Tur vairākās vietās rādi varēja nogalināt blakus stāvošu. Viņš šitā viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi zobenu. Un abi divi visu laiku muguras piesedz. Visu laiku muguras piesedz. Re, kur vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot. Mums visu laiku esam klāt vai neesam klāt. Jāsedz muguras mūsu. Viens otrs ir lūkšana, gavēņi par saviem tuvākajiem, par saviem komandas locekļiem. Kāpēc ir tik svarīgi? Tāpēc, ka mūsu muguras ir plikas. Mēs neredzam muguru savu. Sātans vienmēr blēž mugurā, tāpēc, ka mums viss pārējais ir aizsargāts. Bet mugura mums ir tukša un plika. Tas ir tas, ko mēs neredzam. Ne jau vienmēr tu redzi visu. Tavu muguru redz kaut ko, ko tu neredzi. Bet tavs tuvākais redz. Tavs komandas loceklis. Tavs blakus sēdošais. Viņš redz un aizsargā tavu muguru savam lūkšanām ar savu būtību. To visu izdarīja Benaja Jojas dēls. Viņam bija vārds starp tiem 30 varonīgiem vīriem. Viņš bija augsti cienīts no visiem 30, bet tiem 30 viņš līdzināties nespēja. Un Dāvids viņu nolika savā miesasardzes priekšā. Tālūk, varat iedomāties, miesasardzes priekšā. Vienalga. Un Hetietis Ūrija pavisam kopā 37 vīri bija. Tie bija 30, un vēl 7 bija, kurus arī nevarēja atstāt. Tos arī vajadzēja savākt. Mēs ar tāds vāksim, 100%. Un vāksies mums pats, mums nevajadzēs to darīt. Jēzus gāja meklēja. Šeit ir šī doma jaunajā derībā parādīt, ka nevis mēs vedīsim pie sevis cilvēkus, bet Jēzus pie mums viņus vedīs. Saprotat? Tev līdzīgs, tev līdzīgs, tev līdzīgs, tev līdzīgs un tev līdzīgs. Mēs katrs šeit esam vadonis savā sfērā. Mēs katrs šeit vadonis savā sfērā, tā kā zinat, ka jums būs, kas ies jums līdzās, kas gribēs to pašu, kas ir tevī, kas ir tevī, kas ir tevī, kas ir tevī, kas ir tevī. Gribēs draudzēties, gribēs kauties ar tevi kopā, cīnīties. Saprot? Amen? Komanda ir ģimene, kuri galvenais ir padotie. Komandā ir arī ļoti dažādi cilvēki, bet vienmēr ir viens redzējums. Kas ir pats galvenais? Viņus vieno, kaut kas viens. Vai nu tas būtu sports, hobijs, darbs vai vēl kaut kas. Tas ir cilvēku grupa ar vienu noteiktu redzējumu, kas viņus vieno. Cilvēki dažādi, bet viņus vieno viens. Kā mēs runājām, vai ne? Parunāsim par to, kāpēc savienojas cilvēki grupās ar vienu redzējumu. Kas viņus vieno? Viņus vieno viens cilvēks, kas redz daudz vairāk, tālāk, dziļāk un augstāk. Šeit tas bija Dāvids. Citur tas ir noteikts cilvēks, kas ir ieraudzījis kaut ko tādu, ko citi nav redzējuši. Tik lielā mērā, cik šis cilvēks daloties ar citiem cilvēkiem, ar to, ko viņš redz, pievelk sev līdzi domājos, kuri zina, kas ir kaut kas un spēj kaut ko. Tikai viņam nav tā, kas vada viņus. Pareizāk izsakoties galvenais līderis. Zina un saprot, jo to, ko vajag dotajā brīdī. Bieži vien viņš pats neapjaus, ka viņā ir ielikts kaut kas tāds, kas ir citiem. Bet nav tik lielā mērā. Rodas šis jautājums. Šie jautājumi tādi kā, vai tad man vairāk par visiem vajag? Tā taks ir, vai ne? Vienmēr atrodas kāds darba vietā, atrodas kaut kur, ka viņš visvairāk par visiem. Viņam visu vairāk par visiem vajag. Jūs gribat apvēdināt. Jā, jums vairāk par visiem vajag. Pēc, ka jūs atrodaties šeit. Pat iedomāties nevarat, kāpēc jūs šeit atrodas. Zinat? Ko? Zinat? Viens cilvēks zina. Tu zini?
Tāpēc, ka tu esi vairāk lielāka par visiem citiem, tev vairāk par citiem vajag. Tāpēc tu esi šeit. Es pateikšu tev vienu, jā, tev vairāk par citiem vajag. Tie cilvēki, kas ir radīti, kam lielam, viņiem šis jautājums visu laiku seko līdzi. Viņus neliek mierā, viņi ir vienmēr neapmierināti, viņi vienmēr ir uzmanības centrā, viņi bieži vien iekļaujas iekuļas nepateikšanās, viņi vienmēr un gandrīz par visu protestē. Ne tā? Ko? Amen? Bet viņi nezina, ko ar to darīt. Tā šie cilvēki dzīvo neapmierināti ar sevi, ar dzīvi, ar visu, kas ir apkārt un iekšā viņā. Nu, kā jūs domājat, ja Dāvids nebūtu uzradies, viņam būtu tie 30 vīri? Vai viņi vispār būtu kaut kur parādījušies? Ne? Tieši tā. Tā ar viņi būtu nomiruši, vai ne? Kāds būtu nogalinājis viņus bez. Bet padomāties, ja viņi visi 30 gāja kopā, vai viņi nesadz viens otru? Tā komanda dzīve vēl palika, kad aizgāja arī Dāvids, vēl viņi kalpoja Salamānam. No šīs komandas locekļiem. Vēl kalpoja Salamānam. Varat iedomāties, cik viņi bija spēcīgi un cik viņi bija saliedē. Tāds komandas daudz nav šīs pasaules. Mēs skatāmies pa televīziju, kas skatās televīziju, šeit laikam nav tāda. Ne? Skatāmies internetā, kur rāda filmas kristīgās, mēs skatāmies kristīgās filmas, vai ne? Un tur rāda šīs komandas, vai ne? Kādas komandas mēs redzējuši esam? Viņas saliedēt vajag, lai būtu kaut kas. Kamēr viņas nav saliedēts, ko ar katrs domā nepareizi, kas notiek, šī komanda ir pēdējā vietā. Līdz ko iemācījās un līderis uzradās pareizais. Un sāka darīt pareizes lietas, viņš zina, kā saliedēt komandu. Viņš sakārto to cilvēku dzīves, kas viņam ir apkārt. Lūdzu. To darīja arī Dāvids, es saprotu. Viņš parādīja katram, kas viņš ir. Viņš parādīja katram, kas ir jādara. Jo tas, kas stāv priekšā, viņš redz tālāk, augstāk un dziļāk. Viņš redz katrā cilvēkā to mērķi, kurus viņam ir. Tad es nevaru būt līderis, ja es neredzu te cilvēkā to dāvanu, kas viņā ir ielikt. Man Dievs norādīs uz viņu dāvanu. Tāpēc, ja viņš ir tieši priekšā, lai tu neaiziet un acis sev neizbakstītu. Tieši tāpēc viņš stāv te priekšā. Viņš ir gans, aita pati pa sevi, kas būs. Viņas ir dumis. Viņas ieskries jebkurā vietā. Ja viņas nebūs gans, kas viņu pavēlk atpakaļ ar to savu gana vēzdi. Tāpēc viņi tur ir tas psalms, kur teikt, es esmu drošs, ka mani vada ar gana vēzdi, ja? Pabīda uz vienu vai uz otru mali. Tāpēc ir jābūt šim līderim. Un tieši šie cilvēki ir vientuļi, vienmēr dzīvo problēmā, jo nav kas viņus vada. Un ieliek tur, kur viņam jābūt. Tā kā mēs tikko runājam, ne? Kāpēc tā notiek? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nav atraduši sev līdzīgus. Viņi meklē tādus, lai varētu dalīties ar to, kas ir viņā. Bet vienmēr, vai gandrīz vienmēr, viņi uzduras uz ko? Nesapratni. Pilnīgi pareizi. Amen. Izsmiekla un pat atstumtības. Amen? Pēc, ka tu esi savādāk. Daudz augstāks un daudz lielāks. Tas, kas tev ir saprotams un vienkāršs, viņam tas ir pārdabisks un nevienkāršs. Un kas ir par problēmu? Kāpēc viņiem tā tas ir? Ko? Kā domāji? Nezināt? Jo viņiem nav tā, kas piecelsies un norādīs virzienu, kur iet. Tādā gadījumā tas ir tāpēc, ir šie galvenie, kas savieno tas, kas ir stipri, bet nevar ielikt sevi rāmjos. Kāpēc tik ir tik grūti, kāpēc atstum vienmēr galveno, kāpēc viņu vienmēr brauc virsū, kāpēc par viņu vienmēr ņirgājās? Kāpēc? Ko? Tāpēc, ka viņš ir galvenais, tāpēc, ka likt sevi rāmjos ir grūti. Vai ne, Kati? Grūti. Negribas. Bet līderis tev vienmēr piespiedīs tur, kur tev negribas. Viņš tev norādīs, ka tur tā kļūda ir. Tu teiksi, nē, nevar būt, es teikšu, gudrāks par to gudro. Kuram ir dots.
Tāpēc jau vienmēr šis protests rodas, tā kā vecāki, bērniem pret vecākiem, tā arī komandai pret līderi sākumā ir šie protesti. Tas ir normāli būtībā. Sākumā. Bet tad, kad cilvēks aug, viņš saprot, ka tas ir pareizi. Tā kā Dojārs to saprot, Ārts to sāk saprast, tā kā mēs visi to saprotam. Kā tu sāc saprast, kā Laura sāk saprast. Visi, kas šeit ir, viņi saprot ar laiku, protams, neuzreiz. Kā tiņā vajag apskaidro, viņi sāk saprast, kā pareizi ir klausīt. Jo tas kas ir priekšā, viņš zina, ko viņš runā, jo viņš ir tam izgājis cauri, viņš zina, ko viņš dara. Ja tu pats sevi nevar novaldīt, tad kā tad tu vari sevi izmainīt, ja tu nezini, kur mainīt? Es tāds esmu. Tāpēc jau ir priekšā stāvošais, šeit dotajā brīdī mācītājs, kas norāda jūsu komandām, kas meklē atbildes uz jums esošiem jautājumiem. Vai ne tā? Amen? Jūs varbūt nezinājāt. Atradās, kas pastāstīja. Protams, tas būs savādāk, bet galvenā doma tiks pateikt. Viņa klātbūtnē viens šī līdera cilvēkos rada sajūta, ka viņam stāv blakus milzis, kurš spēja visu un kuram var līdzināties. Ņem piemēru. Tādam gribas būt blakus un pat atdot savu dzīvi par viņu, kā Dāvida dēļ varēja atdot dzīvību vienmēr par Jēzu Kristu, ko tur vien teica, davai mēs tūlīt izrausim šo pilsētu, tūlīt nopostīsim, nolaidīsim uguni uz to pilsētu, tevi taču nepieņēma. Saprot? Viņš nes tiks augstu standartu sevī, kad tu stāvot viņam blakus liecies melns un maziņš, neko nevarošu nespējuši. Tai pašā laikā tu esi arī grēsīdīgs uz viņu, ka viņš spēja nest ko lielu, bet tu it kā nē. Tās ir muļķīgi. Tu arī esi nesējis, tikai kā ko citu lielu. Katrs šeit sēdošais nes kaut ko sevi milzīgi un lielu. Tu esi līderis tajā sfērā. Atcerieties. Tur, kur ir komanda un līderis, tāpēc jau šī tēma tā nosauc. Komanda un līderis. Tu esi līderis savā grupā, tu esi līderis savā grupā, tu līderis savā klasē, savā skolā, savā darbā. Tev ir jāņem varu par tām lietām. Tāpēc, ka tu esi līderis, tu vienalga ņemsi šo varu. Tu pat nesaproti. Ka tu, kāpēc uz mani tās skatās? Tu esi savādāks tāpēc, ka tu esi savādāk. Tevi ir šis lielais. Cilvēks nāk blakus, viņš negrib iet no tevis prom, tāpēc, ka viņš jūt, ka tevi kaut kas ir. Ka tevi kaut kas tur kustās iekšā. Grib ar tevi draudzēties, grib tavu telefonu paņemt, grib ar tevi dalīties, pat nezinu, kāpēc viņš tur sāk savas problēmas tev stāstīt. Tā vai tā nav? Ko? Bieži vien jūs man visi runājat, labi, nerunāsim par pieaugušiem es runāju. Ir tādi gadi. Tu teici man, tu runā man, mūsu klātbūtnē bieži vien atveras vienkārši cilvēks, jo viņš jūt, ka tev ir kaut kas tāds. Šī drošības sajūta šim cilvēkam ir, ka viņš var pastāstīt un par viņu nesmiet. Saprot? Līderis ir tāda milzīga būtība. Grūti, bet neko. Komanda ir cilvēku grupa, kas ir vienmēr neapmierināta par visu apkārt esošo. Tie ir cilvēki, kas grib redzēt ko jaunu, savādāk, ko labāk esošajam, kas vēlas reformāciju tam, kas ir tagad. Amen? Tāpēc jau mēs šeit esam, tāpēc ir atradušies mēs viens otram esam. Mēs esam blakus viens otram, jo mēs redzam visapkārt tajā sfērā, kurā tu esi galvenais. Tu redzi netaisnību un nepareizes lietas. Tu zini, ka tur ir nepareizi kaut kas. Varbūt tu paskaidrot to nemāki, bet tu zini, ka jābūt ir savādāk. Tāpēc tu esi līderis, tāpēc tu esi šeit. Tādas komandas ir vai nu labas un vajadzīgas, vai nu arī bīstamas un nevajadzīgas. Zinat par tādām komandām, ne? Labām un sliktām. Ir tās komandas, kas jauc visu labo. Sātanisti, burvi un tā tā. Viņiem ar savas komandas, vai ne? Kur bieži vien mācītājs stāsta, kad redz pilsētās sātanisti rokās sadūšies un jauc kristieti. Tā ir pareiza komanda. Tiks vai nav? Tā ir
komanda, bet viņi iet uz nepareizo pusi. Jo nebija savā laikā pareizs līderis, kas viņus paņēma un izmainīja uz pareizo pusi. Un atradīsies vienmēr kāds nelabais, kas paņems un izjauks viņu un sagrozīs to pašu dāvanu, kas viņam ir, viņš apgriezīs tikai uz otru pusi, uz nelabo pusi, uz slikto pusi, vai ne? Amen? Bet fakts ir viens. Viņiem vienmēr ir un paliek komanda, kas ir nostājušās pret visu nostāvējušos, nekustīgu, vecu un nedarbojošos. Komanda, tādi kā mēs, cilvēki, kas mazās grupiņās vācās, viņi visas komandas, 100% visas komandas ir kaut kur pret kaut ko. Nav komanda nevācās tikai tāpēc, ka viņi ir komanda. Komandas spēj. Arī sportā komanda vācās tāpēc, lai uzvarētu, izmainītu, reformētu. Kā tas ir reformētu sportā? Sasniegtu lielāku līmeni, vai ne? Jaunu, citu līmeni. Pēc kura atkal skatās visa pasaule. Tā ir reformācija, tas ir atkal cits līmenis. Augstāk. Tas, kas bija 5 gadi atpakaļ skaitījās līmenis, tas tagad vairs nav līmenis, to iesācēji sāk darīt tikai. Saprot? Un tādā veidā ceļas šī limita, tādā veidā ceļas šīs te pakāpes. Tur vien augstāk un augstāk. Tāpēc, ka līderi ir vien augstāk un augstāk. Pieprasīgāk. Un cilvēki arī dzīves tagad spēcīgāk. Garīgi, ne? Tāpēc arī ir jābūt spēcīgiem līderiem. Un pēdējais laiks ir, ka šie līderi celsies ļoti lieli un daudz. Komanda ir dzīves organisms, kurā katram ir sava vieta, savādāka funkcija. Un pats galvenais viņi netraucē viens otram. Amen. Amen. Kas tas ir netraucē? Vai tu tavā ķermenī traucē kāds orgāns otram orgānam? Tāpēc arī Jēzus Kristus miesā ir parādīts tieši šis organisms, kā pilnīgi neiespējami viena funkcija traucēt. Tev nemaz nebūs interesanti stāties citu funkciju. Kurš grib nostāties tev pastāstīt? Gribat? Lūdzu, uz mikrofonu. Nāk. Tekstu. Es netraucēju jums, es atkal neiešu ar bērniem sēdēt. Es neizturēšu ilgi vienkārši. Vai nu viss strojiķis sāk? Rindiņā sakārtot. Tā ir tava funkcija. Tu atkal te nenostāsies, ja parunās, tad savādāk. Ja tas tev nebūs dos, tad tu neko neparunās. Tā ir? Amen? Katram ir savu funkciju. Es atkal mūzikā un datoros maskos saprotu. Man jauns planšinieks, puika man visu laiku piespēlē šo to. Tālūk, katram ir savs. Un tāpēc centīsimies, meklēsim. Katrs savu vietu ķermeni. Šeit arī nav šī te varas kāri, es zinu to, un tas nekad nebūs, tāpēc, ka mēs zinām, kas mēs esam. Ja ne pilnīgi daļēji. Vienalga mēs zinām, vai ne? Un komandā būs katrs savā. Katram ir savu funkciju, katram ir savu vietu, katram ir savs īpašais talants, uz kuru liekas šī kārtas, uz kuru liekas šī te uzsvars. Uz katru no mums. Tā kā aizmirst šo domu, ko es spēju, zinu, tas es dzirdējis tādu. Mums darbā ir vairākas mūsu māsas, un tas ir patiesi, tiešām, viņi ir tāpat mūsu brāļu māsas, vai ne? Tikai viņi nezina pareizo ceļu, tāpēc mēs esam šeit. Viņi saka, ko es spēju, es takšu esmu viena. Un lielākā tiesa tā runā. Lielākā tiesa to saka. Pēc, ka viņš sevi ir nonicinājis. Un viņš neredz šos cilvēkus, kas stāvēt priekš. Lūk. Uzrodās tāds Dāvids, uzrodās tāds Jēzus Kristus, Pāvils, vai ne? Un cilvēki iet paku ar kaudzēm. Tāds Andrejs Šepovālovs, Dmitrijs Rozens, Saša, Tagabitski, uzrodās tāds cilvēki, kuriem iet pakaļ cilvēki. Komandas. Mēs arī šeit esam sākušies neiltāpēc, ne? Mēs gribam šeit. Tālūk. Tālūk, šī tā tēma, ko es gribēju jums izstāstīt, uzmundrināt, pateikt, ka
nedomājat, ka jūs mazini, nekam nevajadzīgi, ka jums, kaut arī mēs esam viena ģimene, ja, šeit dietē dotajā, bet jums Dievs vedīs katru savā virzienā, spēcīgas komandas šeit, spēcīgi cilvēki, es redzu, kas te notiks. Es zinu, šeit notiks milzīgas lietas. Tad, kad katrs sāk sapiekt, kas vēl, mēs esam procesā. Ja mēs esam procesā notiek viss kas, vai ne? Ir slimības, ir sērgas, ir uzvaras, ir kritieni, viss. Tā ir normāla komanda. Tāpēc mēs esam viens otram dot, lai mēs viens otru uzturētu, lai mēs viens otram palīdzētu, lai mēs viens otru mīlētu, lai mēs viens otru celtu, nevis grūstu ar kāju dubļos dziļā. Tālāk. Amen? Mēs pateicamies, kungs, par šo rītu. Mēs pateicamies par šo par šo dievkalpu, par šo vārdu, ko tu mums esi ielicis mūsu lūpās. Paldies, ka tu esi devis brīvību, ka tu esi devis dzīvību, ka tu esi devis augšām celšanos. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību, par Tavu pacietību, par to, ka Tu mūs kā komandu veido, ka Tu savieno mūs kopā, ka Tu saviedo mūsu kā organismu, ka Tu saviedo un katru noliec savā vietā, ka Tu katru cel un nevis nolaid zemāk, ka Tu katram iedod pa dupsi, bet pēc tam arī apmīļo un iedod cerību, mīlestību un prieku. Mēs pateicamies Tev, kungs, ka mēs nepaliksim, ar katru dienu mēs mainīsimies, ka mēs nepaliksim par vecam, ka mēs būsim jauni un ka mēs katru dienu atjaunojamies no rīta uz rītu, no rīta līdz vakaram mēs atjaunojamies katru brīdi. Paldies Tev, Jēzus, Tu brīnišķīgais un devīgais Dievs. Slava Tev vienmēr un visur. Jēzus Kristus vārdā. Un viss teica, āmen. Un tagad pati mazākā lieta mūsu visā darīšanā. Ieliksim ziedojums 10. tiesas, to, ko mēs esam sagatavojuši. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un mēs palūksimies vēl par šo te ziedojumiem 10. tiesām. Kungs svētī šo ziedojumu, šos 10. tiesas. Risini, mēs vienkārši nolādam jebkuru mūsu parādu, jebkuru mūsu aizturas finansiālajā dzīvē. Mēs viņus nolādam un vienkārši aizzinām uz bezdibeni. Un pateicamies, ka mūsu 10. tiesas augs, ka mūsu ziedojumi būs vienmēr, kungs, paldies Tev. Paldies, ka Tu mūsu vajadzības risini, ka Tu mūsu problēmas risini. Paldies, ka Tu apsargā un aizsargā mūsu finansiālo dzīvi. Paldies Tev, Jēzus. Jēzus Kristus vārdā. Viss teica, āmen.